Tā, te ir mūsu kempings. Ar kuģīti, конечно. Ar kuģīti? Jā. A tā ir gar... Excuse me. Bus. The boat. Here, 100 meter. 100 meter right. Kas te varianti? 100 metri pa labi. Pēc 100 metriem pa labi ir kuģītis, kur ir pēburts. Izmaksas 10 euros priekš atpakaļ ar kuģīti. Vai, principā, dažu minūšu gājiens. Vai otrais variants ir, uz to pusi ir Pietura. Autobus, apmēram 3 minūšu gājiens un 3 eiro biļetes priekš atpakaļ. Eiro 50 uz vienu pusi. Tā, te ir tas kuģītis. Excuse me, the next boat is in 11, yes? Yes. Pēc stundas nākamais brauciens. Mēs nokavējām. Ko daram? Pēc stundas nākamais brauciens. Tad ejam uz autobusu. Mums teica, ka 3 minūšu gājiens, bet mēs jau ejam. Es domāju, ka ticamākais ir tas pats 10-15 minūšu gājiens līdz autobusu Pieturai. Karstu viņš ir nepajokam. Sviedri tek ne no kā. Pat vienkārši stāvot. Mēs ejam un nevaram saprast, kur te ir Pietura. Līdz aplim kaut kādam tikām. Ne tā aplis, ne tā krustojums, kas tas ir. Priekšā? Ieraudzīja viņa autobusu Pieturu. Pie jums autobus nenostājās tāpēc, ka šī ir tramvaja Pietura. Tagad man jautājums, kurš mums ir, kur jātiek? Venecija 12, 5, 19. Da viņi visi iet uz Veneciju. Viņš izies aplas, ceru, viņš atgriezies atpakaļ pie mums. Šikā pēr biļeti. Reportāža no Venecijas. Venecija ir unikāla pilsēta Itālijas ziemeļaustrumos, kas slavena ar saviem kanāliem, šaurām ieliņām un bagātīgu vēsturi. Pilsēta sastāv no vairāk nekā 100 mazām salām, kuras savieno tilti un transporta sistēma balstās uz ūdens transportu, piemēram gondolām. Venecija kādreiz bija varenā Venecijas republikas galvaspilsēta un nozīmīgs tirdzniecības centrs Vidusjūras reģionā. Tur atrodas arī slaveni kultūras objekti, piemēram, Svētā Marka laukums un Svētā Marka bazilika. Nedaudz savādāka pieredze. Šoreiz mēs pa Veneciju ejam ar kājām. Sanitāra Kristīna jau pazuda suvenīru veikalos. Šokolāde tek. Tāds
laukums. Kas šitais ir pa laukumu? Nu, pabijāt labi rīcībās. Jā. Bez maksas. Bija jāmaksā eiro 50. Eiro 50, jā? Jā. Iespējams, likt uz balūžas lidu. Bet kas man vislabāk patika? Šis dienas pirkums. Venēcija. Mūsu ar Kristīnu, jā. Mēs nopirkām Venēcijas karnevāla maskas. Jā. Magnētiņas, kas ir ražot Venēcijā. Magnētiņus nopirkām. Tālāk dosimies uz gar krastu. Ko? Šauras, jā? Es Markola. Locanda za San Marcola. Paskaties, kādi mazi lauviņas. Kāda te šaura ieliņa? Prikoļna. Nē? Šādi mēs ejam pa Venēciju. Metrs 30. Platums? Divdesmit, 25. Kapela Vendermin. Mūsu šīs dienas pieredze iet ar kājām uz San Marco, San Paulo laukumu. Tā baznīca. Kristīna ieraudzīja šokolādes un konfekšu veikalus, acis sāka spīdēt. Dzīvība parādījās kaulos. Vai ne? Šokolāde. I want chocolate. Un tā mēs ceļu turpinām. Mums palika mazāk kā kilometrs, ko iet līdz San Paulo skvēram. Skvēram, laukumam, jeb kā viņi to sauc. Reku policijas vai ātrā palīdzība, ambulance. Ātrā palīdzība. Kādam palika droši vien slikti. Un dodamies mēs tālāk mēs blandamies pa Milānu, Venēciju. Mēs esam pa vienu krasta pusi izstaigājuši un arī tagad pa otrajam, meklējot San Marco. Vai San Paulo, kā viņi tur sauc. Remonti notiek.
Izskatās, ka laikam mēs beidzot būsim nokļuvuši galamērķi San Marko laukumā. Svētā Marka laukums ir Venēcijas galvenais un ievērojamākais laukums. Bieži tiek dēvēts par Eiropas viesistabu. Tas ir Venēcijas politiskais, reliģiskais un sociālais centrs, ieskauts ar izcilām vēsturiskām ēkām. Galvenie objekti laukumā ir Svētā Marka bazilika, kurā glabājas Svētā Marka relikvijas, un Dožu pils Venēcijas republikas valdnieku rezidence. Laukumu rotā arī slavenais Svētā Marka zvanu tornis, kas piedāvā skatu uz visu Venēciju. Tā ir iecienīta vieta turistiem, kā arī mājvieta daudziem pasākumiem un svinībām. Svētā Marka bazilika ir viena no Venēcijas slavenākajām celtnēm un simboliem, pazīstama ar savu izsmalcināto Bizantijas arhitektūru un greznību. Tā tika uzcelta 11. gadsimtā, lai glabātu Svētā Marka evaņģēlistu relikvijas, kuras Venēcijas tirgotāji atveda no Ēģiptes. Bazilikas interjers ir dekorēts ar krāšņām zelta mozaīkām, kas attēlo ainas no Bībeles, un tās 5 lielās kupolas piešķir ēkai majestātisku izskatu. Ārpusē var redzēt bronzas zirgus, kas ir viens no bazilikas simboliem, un tās fasāde ir bagātīgi rotāta ar skulptūrām un mozaīkām. Gribējām nopirkt tur tajā F biļešu kasē biļetes Waterbusam, bet mūs aizsūtīja uz B2. Te redzu, bet kur ir B2? Vēl nemanu. B1 tur rādīja. D, AB. AB uz priekšu vēl. Tas būs, lai aizbrauktu uz San Giuliano. Mēs turpinām gājienu, jau atpakaļ. Laukumā biku papijām, apskatījām. Tagad dodamies atpakaļ. 2 kilometri apmēram līdz autobusu pieturē. Gandāla brauc. Zina turistus. Mēs ejam pa šādu šauru ieliņu. Mēs te maldamies. HVZ, kur mēs maldamies? Netiekam pāri. Iepriekš rādīja kilometrus, jāiet ne jau 1,8 kilometri. Te notiek apspriedes, uz kuru pusi iet. Skaisti spēlē. Soļojam, kā teikt, gar ielas malu. Tuvojamies finišam. Vairs palika 400 metri. Re, kur mūsu autobus. Iespējams, ka ar šo brauksim tālāk. Kurš no autobusa mūs ablums, jo viņš nepārdod biļetes, un atkal mums ir jāiet. Nu, netaču. Ejam uz prāmi. Ejam uz prāmi labāk.
Ja tu zini, kur ir jāiet. Tik uz priekšu. Beigās sanāk, ka brauksim ar taksi. Biļetes nesaprata, kā nopirkt. Un līdz ar tā tad brauksim ar taksi. Nu tā, taksis mūs ir atgādājis uz mūsu mājām. Ejam mēs uz Kempi. Mans sapnis atpūtināt kājas, novilkt apavus un atpūtināt kājas. Kisuļa! Miau! Miau! Venēcijas ielas ir šauras, līkumainas un dažreiz tik ciešas, ka jāiet rindā vienam aiz otra. Te nav automašīnu trokšņu, jo Venēcijā galvenie ceļi ir kanāli, bet ielas ir domātas gājējiem. Pastaiga pa šīm ielām ir kā ieiešana vēsturē, kur senatnīgās mājas ar izbalējušām fasādēm un krāsainiem logiem atspoguļo pilsētas burvību. Turisti pieplūst no visas pasaules, it īpaši pie Svētā Marka laukuma un Rialto tilta. Turistu sezona ir īpaši intensīva un bieži vien var gadīties stāvēt rindā pat uz gondolu braucienu. Gondolas brauciens izmaksā ap 80 eiro. Bet tajā pašā laikā tas viss ir daļa no Venēcijas. Tā ir pilsēta, kas mūžīgi ir dzīva un kustīga. Mazajos veikaliņos var atrast visu, sākot no greznām venēciešu maskām līdz Murano stikla izstrādājumiem, kas ir vietējais lepnums. Daudzi no tirgotājiem cenšas pievilināt turistus ar saviem krāsainajiem izstrādājumiem un suvenīriem. Pats labākais ir tas, ka apmaldoties starp Venēcijas ielām, vienmēr atrodas kāds negaidīts skaists stūris vai klusāks kanāls, kas liek uz mirkli apstāties un saprast, kāpēc šī pilsēta ir tik īpaša. Nu ko, Venēciju esam pametuši. Dodamies uz Veronas pusi. Milānas virzienā. Jā, Milānas virzienā. Tā, kur jāskatās uz ķiešu. Vai šitā nebūs uz ķiešu? Nezinu. Vai nav skeners? Tā. Kas te ir? Te. Laikam. Tur, kur autobus. Jā, te cilvēkam jāpaņem rekur, jānospiež. Jāpaņem. Sarkanais jautājums ir uz atcerās. Get ticket. Iedeva un laižam tālāk. Viņš tev dolas numuru? Nē, iedod karti. Iedeva karti. Numuru viss tev nedodas. Nākamajā šito iedos. Mēs iedosim viņiem un samaksāsim naudiņu. Un tā mēs uzzināsim, cik šeit maksā ceļi. Ceļš no Venēcijas uz
apaļos, jā. 12,50. Es teicu 13. Kā man patīk šie skati. Cerētu šeit vienkārši sēdēt un skatīties. Visi taurēm aizmugurē. Nu, kāpēc? 2,6, 2,3 kilometri griezīsimies nost. Tad skatīsimies, kurš būs vidnētājs. Cik maksāsim? Tev šogad novembrī viņa beidzas. Skeners ir pa labi. Karte ir jebkurā. Jā, jebkurā. Var arī šitē braukt. Aiz tā baltā. Nu jau, aiz baltā. Nu, Nu, ko te viņš dara? es nezinu, ko viņš dara. Nē, tur nebrauc. Nu, kā nebrauc? Tur ir velo. Kuram velo ir? Brauc aiz baltā. Ko viņš tur mahrājās ar roku? Tur lai viņš iet. Vai kurā kredītkarti? Nu, šit arī tas pats. Viņa māja ar roku tagad, lai nebrauc aizmugurē, jā? Kaut ko tā. Varbūt doma bija, ka viņš tur būs ilgi. Varbūt, bet šitie jau nekas neiet tā. Jo viņš pārbrauca no tās joslas. Pārbrauca no tās joslas, ieslēdz avārijas gaismas un... Nevajag braukšu Var tai. padot atpakaļ, tad pārbūt uz labu sānu. Izskatās, ka viņš sēdas ilgi. Ieslēdz avārijas. Braukšu tai. Nu, aizgāja, tad vajag. Nu, Sapratu, ka viņš pa jaunu maksā. Kaut ko tur. Kasa. Jāieliek šitais laikam iekšā. Kaut kur. Introdurre il denaro o la tessera. tā, kur jāliek? Nē, tur. Kur tad? Kaut kur jāskenē visticamāk. 8,40 skaties, kur jāskenē. Kur? Es nezinu. Ritirare la banconota rifiutata da sotto la bocchetta. Liec naudu. Skaidru. Jo tur no augstāk. Jā. Un tad tu izņemsi, man liekas, naudu. Tev izdara tur. Izdara. Jā, pa 60. Arrivederci. Arrivederci. Nu ko? Arī šāda pieredze ir laba. Bet ir kaut kur, kur varēja norēķināties ar Bet tur iepriekš bija. Kur? Augšu. Nu kā tur bija ar mūsu stavkām? 8,40. Tam bija visluvāk. Nē. Es teicu 15 laikam, jā? Kaut kur bija, kur vajadzēja nopīkstēt. Bet Kaut kur bija. Nezināju, kurā vietā. Nezināju, kurā vietā. Katrā gadījumā, Viss izdegāties. Šitais, jā, maģistrāli. šitais Jā. bija lētāk nekā braukt tur mums. Mēs pusceļu tagad būtu nobraukuši tikai. Ko brauc
stāvēja nopirkots. Man liekas, vienkārši ceļa malā. Saka, ka tev jāgriež pa labi. Nē, nākamajā. Viens rāda šeit, otrs nākamajā. Ja te vispār pat neskatās, ka mašīna brauc. Tik duj pāri. Labi pa labi. Tur bija 0 līdz 24 evakuatārs. Mēs esam klāt. Mēs vieni nebūsim. Tas ir ļoti forši. Kur te izbrauc? Re, kur arī iebrauc toreiz, laikam. Reku. Nevar. Var. Čotka. Nē, tur ir moto, velo. Nu, tā, mēs